nav garlaicīgi. Ir dažādi veidi kravas, dažādi veidi fūras, daudz kas jāzina. Katram klientam arī ir jāmeklē savu pieeja. Vēl vienīgais Džeks Vervo, kas spēlē basīti, ja, viņš tagad nespēlēs pie mums komandā. Tas vienkārši rada emocijas, un tādēļ es domāju, arī cilvēki nāk un spēlē savās brīvdienās. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Esiet sveicināti Vervo sarunu ciklā loģistika bez filtra. Šodien mums ļoti interesanta epizode, jo mēs runāsim gan par loģistiku, gan par basketbolu, jo izrādās, ka Vervo ir arī savu basketbolu komandu. Tieši tādēļ man sarunai pievienojušies Daniels un Alfrēds. Sveiki. Jā, kuri abi pārstāv Vervo basketbolu komandu, bet Daniels paralēli tam, ka viņš spēlē basketbolu un viņam patīk basketbols, kurš pastāstīs vēlāk, ir arī Vervo loģistikas speciālists. Varbūt mēs pirms mazliet par loģistiku varam parunāt, ja, un pēc tam par basketbolu. Daniel, kā tu nokļuvi loģistikā un ko tu dari savā ikdienā? Sanāk, loģistikā es sāku studēt universitātē, un tajā brīdī līdz galam nebija skaidrs, kas vispār ir loģistika. Un tad meklēju darbu, atradu Vervo, un tā arī nokļuvu loģistikā. Ikdienā es palīdzu organizēt kravu pārvadājumus. Iepriekš arī esmu strādājis ar dokumentiem, tagad jau mazāk komunicēju ar klientiem, ar partneriem. Kaut kā tā man ikdiena izskatās. Bet tu loģistiku izvēlējies arī kā savu studiju virzienu, jā? Tieši tā, jā. Un kādēļ? Kas tev tur patika? Man vienmēr interesē biznesa procesi, un loģistika ir viens no tiem, bez kura biznesa nevar eksistēt. Un tā arī izvēlējos. Gala mērķis bija pieņemts pēc pārunām ar vecākiem, ar zinošiem cilvēkiem. Tā arī izvēlējos. Kā bija, tad, kad tu nokļuvi Vervo, vai tas, ko tu biji studējis augstskolā, ļoti atšķīrās no tā, kāds ir reāli dzīvē? Jo tu teici, ka tu studēji un nekā nezināji, kas tajā loģistikā īsti ir, bet tomēr droši vien studijās jau tu arī tomēr daudz ko saprati. Jā, godīgi sakot, kad es atnācu Vervo, man liekas, tajā brīdī biju 2. kursā, ļoti daudz zināšanas guvu. Vervo mācīja tur gan par dokumentiem, gan kā komunicēt ar klientiem pareizi. Gan vispār kā no iekšpuses izskatās loģistika. Universitātā vairāk māca teoriju. Tas ir droši vien ok, teorija arī jāzina, vai ne? Protams. Kaut kādā brīdī. Jā. Jā, skaidrs, bet ko dara loģistikas speciālists? Tu vari pastāstīt, ko tu dari? Tagad pieņemsim, ko tu šodien darīji? Ikdiena aptuveni izskatās tā. Ir pieprasījums no klienta un tavs mērķis atrast transportu un organizēt kravu pārvadājumu. Sanāk, sākot no iekraušanas un beidzot ar piegādi. Dažreiz ikdienā arī sanāk, ir jākontrolē tas process, ir jāsako līdzi, vai viss ir laikā piegādāts vai bez problēmām. Un pa lielam, jā, loģistikas speciālisti ikdienā ir arī uz telefona. Ir jāsazvanās ar ko tu sazvanies, teiksim, ja tu paskaties savus zvanītos numurus darbā. Klienti, partneri, vadītāji, kaut kā tā. Okay. Kas tev vairāk patīk šajā darbā? Dinamika, fokus un arī pats svarīgākais, ka nav garlaicīgi. Ir dažādi veidi kravas, ir dažādi veidi fūras, ir daudz kas jāzina, un katram klientam arī ir jāmeklē savu pieeja. Tāpat arī ar partneriem ir jāmeklē kopīgā valoda, un, manuprāt, tas ir ļoti interesanti. Arī viena no svarīgākām lietām ir tikt no sarežģītām vai, kā teikt, force majeure situācijām, jo tur ir ātri jādomā, jāpieņem lēmums.
manuprāt, tas padara ikdienu interesantāku. Force majeure, vai tev kas ir tāds lielākais force majeure, kas tev bijis tavā darbā, ko tu atceries? Ko drīkst stāstīt, protams? Jā. Man vēl nav tik daudz, tik liela tā pieredze. Vienīgais, kas varētu notikt, kavēta piegāde vai iekraušanas diena, tas bija sliktākais, man liekas. Super, lai tā arī paliek, lai bez force majeuriem, bet droši vien arī bez tiem arī nevar iztikt. Tad, kad tu pievienojies Vervo, vai tu zināji, ka Vervo ir savu basketbola komandu? Nē, es tikai zināju, ka Vervo ir loģistikas uzņēmums. Ok, un kā tu uzzināji par basketbola komandu? Kā radās vispār Vervo basketbola komanda? Un tad droši vien Sāfrēds arī tagad pievienojas tajā sarunā. Droši vien. Bet es varētu par Daņiku pāris vārdus pateikt, kā viņš pievienojās. Mums sākumā Māris rakstīja, teica, hei, mums te viens džeks ir, viņš spēlē basīti, moška viņu var notestēt, viņš varētu atnākt uz kādu treniņu, paskatīties, kāds viņš ir. Saku, labi, dod man numuru viņa. Atnāca Daņils uz treniņu. Es sapratu uzreiz to, ka viņš tiešām atbilst tam līmenim reāli, kas mums tam Vervo arī ir, tai Vervo basketbola komandai. Jo, teiksim tā, arī tam amatieru basketbolam viņam ir ļoti, ļoti daudz dažādi līmeņi, un nevar iesaistīt gluži katru džeku iekšā, teiksim, komandā, kas spēlē tur izaicinājumu kausā vai ekstra līgā, un tur ir jābūt kaut kādam. Droši vien viņu kā Vervo darbinieku mēs jebkurā gadījumā pieņemt, tas jau nevarētu pateikt, klau vienīgais džeks Vervo, kas spēlē basīti, viņš tagad nespēlēs pie mums komandā, bet par Daņiku man vispār nekādu šaubu nebija. Bet Daniel, tu jau biji spēlējis iepriekš basketbolu. Jā. Viņš pievienojas Vervo komandai, ja? Jā, kaut kur 10 gadus nodarbojos ar basīti. Kā vispār es sāku trenēties basketbolā? Iepriekš, kā visiem tur bērnībā, vispieejamākais sporta veids ir futbols. Un klases biedri visi arī nodarbojas ar futbolu. Un es domāju, ka saistīšu savu karjeru ar futbolu. Bet sanāca tā, ka blakām mājām bija basketbola skola. Auguma dēļ arī vecāki izlēma, ka es nodarbošos ar basīti. Un man iepatikās. Kas tev iepatikās basketbolā? Kas ir visforšākais basketbolā, kad tu spēlē? Emocijas. Saka godīgi, pēc spēlēm malu iedzert. Starp citu, ļoti interesanti, jo mēs tieši par šo runājām ar Vervo futbola komandas. Nē, Vervo futbola komanda. Tas laikam nākamais, ja par to būs nākamā epizode, cerams. Tad, kad Vervo būs futbola komanda, bet Vervo ir arī hokeja komanda. Un tur arī hokeja komandas dalībnieki atzinās, ka viņi reizēm pēc treniņiem un spēlēm arī kaut ko iedzer, un ka tas patiesībā ir pilnīgi dabiska lieta, un tā arī tāda kā saliedēšanās lieta ļoti lielā mērā. Jo tas, teiksim tā, kad tu aizēji kaut kur ar komandas biedriem un ir kaut kāds mērķis, kur pēc spēles aiziet kopā, tas ir, negribās tā, lai pēc spēles visi tur fiksi saģērbjās un aizskrien tur pa savām mājām, pakomunicēt kaut kādā brīvdienā, vēl pasēdēt par kaut kādām ikdienas lietām, parunāties vienam ar otru. Tas ir, man liekas, amatieru sportā tas viens no galvenajiem iemesliem, kas kādēļ vispārībā. Tu forši nospēlēji basīti, tu esi fiziski izdevies, un pēc tam aizēji džekiem papļāpā par kaut kādām lietām, kas viņiem nedēļas laikā noticies. Ka tā ir arī tāda svarīga daļa no procesa, jā. Bet, Alfred, par tevi pašu, tu neesi Vervo darbinieks, bet tu spēlē Vervo basketbola komandā. Jā. Kā tas notika? Kā tas sagadījās? Sākās viss, man liekas, tas kaut kāds 2011. gads. Es pats vēl biju sporta skolā pēdējo gadu trenējos Alfreda Kraukļa basketbola skolā. Mums Teikas vidusskolā notikās basketbola treniņi. Un tajā laikā drausmīgi daudz enerģijas bija. Tur pēc mūsu sporta skolas treniņiem tad nāca džeki, kas īrēja zāli. Un es ik pa brīdim viņiem jautāju, tā kā nevar ar jums uzspēlēt vēl bišķīt basīti. Viņi negribējās mājās, gribējās basīti uzspēlēt vēl bišķīt. Un viņi man tā kā atļāva viņiem uzspēlēt basīti. Un tur tajā kompānijā bija arī viens no kādreizējiem Vervo darbiniekiem Elvijs Ozoliņš. Un pēc kaut kāda brīža, kaut kādas dažas nedēļas ar viņiem bija uzspēlējis. Viņi veidoja komandu tajā laikā. Tā bija nevis Olība, bet Trio, bet basketbola līga. Un viņi man paaicināja, vai es nevēlos ar viņiem spēlēt. Tajā laikā tā komanda saucās Rīgas Nets. To es pat nepateikšu, kas no tiem džekiem visiem izdomāja to nosaukumu, bet bija Rīgas Nets. Un mēs nospēlējām pirmo sezonu. Tad mēs nospēlējām otro sezonu arī ar tādu pašu nosaukumu. Un Elvijs kā darbinieks,
Viņš laikam bija ar Māri parunājis kaut kādā ziņā, un, lai dotu kaut kādu zaļo gaismu, varbūt tās kaut kādu sponsorēšanas ziņā saistībā ar formām, tur ir dalības maksa un tā. Sīkumos nepateikšu, kā tas bija tajā laikā, bet tas ir tas, ko es no paša LV biju dzirdējis. Un tad mēs bijām pirmo sezonu, ko mēs spēlējām, ja nemaldos, cik es atceros, tā bija 14. 15. gada sezona. Tur bija Rīgas Necel/Vervo. Un tā arī aizsākās visa tā Vervo vēsture. Un šobrīd Vervo ir savu basketbola komandu, un tu esi šīs komandas kapteinis. Šīs komandas kapteinis tieši tā, jā. Daniel, kāds ir Alfreds kā komandas kapteinis? Atbildīgs. Vienmēr motivē. Zinu vārdus, kurus pateikt. Un spēles laikā arī to var redzēt, kā ietekmē komandas biedrus. Okay. Kā var kļūt par komandas kapteini? Kas jādara? Principā ir jāmāk vienkārši kaut kāda atbildība uzņemties uz sevis. Jo amatieru sportā es neteikšu to, ka tas prasa kaut kādu ļoti, ļoti lielu darbu. Bet tas tomēr prasa kaut kādus pienākumus. Tev ir jāsako līdzi tam, kuri spēlētāji tiek pieņemsim, lai visiem spēlētājiem būtu formas. Jāuzklausa kaut kādas spēlētāju intereses, kas viņiem ir brīvdienās notiekās, kāda viņiem ir plāni. Pieņemsim, kurš tur ar ģimeni sestdienā gatavojās doties kaut kādā izbraucienā. Jācenšas, pieņemsim, sarunāt tās spēles. Ja sestdiena vairāk cilvēku aizņemtu, lai svētdienā to spēli ieliek, lai svētdienas vakarā, piemēram, to spēli ieliek. Tādi organizatoriskie jautājumi, vairāk vai mazāk. Protams, tas vairāk ir visiem uzdevums, bet sapurināt tos komandas biedrus arī, teiksim, tā, lai viņi justos pietiekami motivēti nākot uz spēlēm arī un ar atbildību spēlēt. Bet skaidrs, ka tas nav profesionālais sports. Jā, tas nevienam nemaksā par to. Patiesībā ir tieši otrādi. Cilvēki paši kaut kādā ziņā finansiāli iegulda, lai vispār to varētu darīt. Un protams, ka Vervo arī kā komandas, kā saka, tāds virs. Komandas varētu teikt īpašnieks vai atbalstītājs arī noteikti palīdz to visu izdarīt. Bet lai saprastu, kas ir tā motivācija, kāpēc cilvēki to dara? Jo, var taču visādas opcijas. Tur var vienkārši aiziet, tur bumbu paspēlēt uz laukumu, vai ne? Var vienkārši sēdēt mājās, var, iet uz lielveikalu iepirkties, vai tusēt ar draugiem. Restīvi, ir ļoti daudz opcijas, ko darīt, bet kāpēc cilvēki pievienojas jūsu basketbola komandai un grib spēlēt? Es domāju, ka lielākā daļa ir tāda, kas ir savā laikā bijuši sporta skolas audzēkņi un kas ir vairākus gadus nodarbojušies ar to basi, kādam tur tā basketbola karjera tur varbūt nav izdevusies, teiksim tā, nekad nav spēlējuši profesionālā līmenī, vai varbūt tās ir paspēlējuši un beiguši spēlēt profesionālā līmenī, bet tas basketbols tomēr sirdī, kurā gadījumā ir. Un tā ir tāda iespēja sacensties, jo tomēr tas, kad tu izej ārā un ārā tur ar džekiem uzspēlē basketbolu, tas arī viss ir forši. Bet tad, kad tev ir speciāli atnākuši cilvēki, kas tiesā tavu spēli, galdiņš, kas pieraksta visu statistiku, mājaslapa brīnišķīga, kur ir visa statistika izklāstīta. Un, varbūt tās atnāk kāda draudzene vai kāds ģimenes loceklis atbalstīt, varbūt tās kāds cits no malas, kam tur nākamā spēle ir paredzēta, skatās, kā tu spēlē. Tomēr tas rada to sacensību garu un negribās tajā brīdī nospēlēt slikti. Tas rada emocijas. Tas vienkārši rada emocijas, un tādēļ es domāju, arī cilvēki nāk un spēlē savās brīvdienās. Un tādēļ arī izbauda tik ļoti to basketbolu. Kaut arī par to nemaksā, vai nav nekādu tādu finansiālu ieguvumu. Jā. Bet tos ieguvumus jau var izmērīt ļoti dažādi, vai ne? Visticamāk. Tā arī ir. Daniel, ja es pareizi saprotu, tu spēlē arī jaunas basketbola līgā, pareizi? Jā. Jā, kā tev tur gāja? Tu varētu teikt, tev gandrīz vai tāds profesionālais basketbols jau tā kā bija? Jā, pastāsti. Sanāk, nodarbojos ar basketbolu, trenējos sporta skolā basketbola klase. Sanāk no 3. klases. Un no sākuma tas bija vienkārši kā hobijs. Man patika nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Un tad ar laiku sapratu, ka man patīk basketbols. Es sāku vairāk trenēties,
Gribēju būt labākais, protams, un man sanāca tas. Un, man liekas, kā komanda augstākais līmenis, kuru mēs esam sasnieguši, bija top 5 visā Latvijā. Sākot no 2. divīzijas spēlēt. Un, kad es jau beidzu tā saucamo savu karjeru, komanda aizņēma 2. vietu, par ko es ļoti lepns esmu. Un, kopumā, jā, mans personīgais lielākais tāds sasniegums bija tikt kandidātos izlase U16. Sanāk tā. Un tagad tu esi Vervo komandā. Kā varbūt tas, ko jūs darat Vervo basketbola komandā, atšķirās no tā, ko tu darīji, piemēram, jaunatnes basketbolā? Kopumā viss tas pats. Vienīgais mans basketbola stils ir mainījies. Ja kādreiz jaunatnē dragāju, tur meklēju kontaktoru aizsargu, tad šobrīd spēlēju personīgi tādu gudrāku basketbolu, meklēju vairāk kaut kādu piespēlīti, sadarbības. Tā. Vai tev arī tās motivācijas mainījušās? Tad, kad tu spēlēji tajā basketbolā, un šobrīd spēlējot tā kā nosīt amatieru komandā, tev pašam ir savādāk sajūta, ka tu spēlēji? Ir savādāks tas iemesls, kāpēc tu spēlē? Iemesls, protams, ir mainījies. Ja jaunatnē man bija mērķis sasniegt lielus mērķus, rezultātus basketbolā un saistīt ar basketbolu savu dzīvi, tad šobrīd es izbaudu to spēli. Man patīk tās emocijas, konkurence, gan prieks, gan dusmas. Un tas psiholoģiski, emocionāli ļoti palīdz. Un tu jūties dzīves. Izbaudīt spēli forši. Kā ir Alfred, tu arī izbaudi spēli? Protams, izbaudi, jā. Ir kaut kādi, varbūt tādi kritumi. Bieži vien viņi nāk kaut kādā, decembrī, janvārī, kad sezona jau kādu brīdi ir ieskrējusies. Un kaut kādā brīdī ir bijušas tādas reizes, kad man tas basketbols jau bija šī kaklā sēž un negribās. Un es jūtu, ka tā motivācija tiešām viss ir pazudusi. Kaut kādā ziņā arī varbūt tās kaut kādas traumas vai kaut kas izsit no līdzsvara. Un, tas, kad ja es nevaru būt labākā versija no tā, ko es iedomājos, tad kaut kā psiholoģiski bieži vien ir tā, ka es negribu vairāk spēlēt vienkārši. Bet es kaifu gūstu aizvien, un es saprotu, ka tas arī tikai laika jautājums. Es Džekiem iepriekš arī biju teicis ģērbtuvēs to, ka jāmet miers uz kādu brīdi tam basam ir, un tādā garā tur paiet kaut kāds mēnesis apmēram, varbūt tāpat tās prasās tajā basketbola zālē, tur aiziet uzspēlēt. Kāds Anģa man tur uzraksta, vienreiz tevi izvazāja, tur negrib vairs uz treniņiem nākt, uzreiz uzsit cemi virsū. Gribās Anģam aiziet parādīt to, ka kurš te ir saimnieks tomēr beigās. Tā kaut kā. Atmest uz kādu mēnesi, ja? Reizēm. Gribās, jā, gribās, ir tāda sajūta dažādi. Daniela, kā tev ir? Tev arī reizēm gribās atmest to basketbolu? Nē. Man nav tādas domas. Un vienīgais, kas varētu būt tāds grūts brīdis, kad tev kaut kas nesanāk, neiet spēle. Un tad, jā, domas ir tādas negatīvas bišķīt. Bet nekad neesmu domājis, ka jāpaņem pauzīt uz mēnesi. Otrādāk, kad redzu kādu iespēju uzspēlēt basketbolu, tad uzreiz ķeru to. Alfred, viena lieta, ko tu minēji, arī ir traumas. Basketbols tomēr ir diezgan arī traumatisks sporta veids, vai ne? Kas ir tās biežākās traumas? Protams, labi ir tā kā profesionālais basketbols, vai ne? Un tā, bet arī amatieru basketbolā. Taču arī tomēr viss kaut kas var notikt. Amatieru basketbolā es pat teiktu, ka biežāk kaut kas var notikt. Jo kaut arī tās spēles un tās reizes, ko tu parādies basketbola laukumā, viņas ir daudz mazāk nekā profesionālam sportistam. Profesionāls sportists tomēr to savu ķermeni visu laiku sagatavo priekš tās slodzes. Amatieru sportisti bieži vien divas reizes nedēļā iziet basketbola laukumā bez iesildīšanās, sāk skriet tur pilnā ātrumā un tad beigās brīnās, ka viņiem kaut kas notiekās.
Es gan neteiktu to par sevi. Es tam visam diezgan nopietnu uzmanību veltu. Bet, jebkurā gadījumā, man pašam, piemēram, ir ahilēja cīpsla plīsus, kuru bija nepieciešama operācija. Pēc tam, it kā parasti cilvēki apmēram kaut kādus 9 mēnešus atgūstās no ahilēja cīpslas traumas. Man bija tajā brīdī tas, ka es tik drausmīgi gribu to basīti spēlēt, ka es jau sāku pēc kaut kādiem 3,5-4 mēnešiem spēlēt basīti. Par laimi man tā avantūra izgāja diezgan veiksmīgi cauri, un tālāk arī nekas neplīsa. Bet visbiežākās traumas, es domāju, ir kaut kādas potītas sastiepumi, kāds pirksts, varbūt tās izsists. Bieži vien ar basketbola bumbu taisnu pirkstu trāpu, tur izsit kaut kādu pirkstu. Tad jau tās nopietnākās ir ahilēja cīpsla, krustniskās saites, kas vajā tur uz ilgāku laiku. Un tad džeki bieži vien ilgāk pārdomā, vai viņiem vispārībā to vajag, ja pieņemsim, pēc tam tas rada tādas problēmas un sekas ikdienā. Sāp jau arī. Sāp jau arī, jā. Cik ļoti sāp? Ahilēja cīpsla sāk sāpēt. Es varu tikai par to pateikt. Ahilēja cīpsla sāk sāpēt kaut kādas dažas dienas pēc tam viņas saplēs. Tajā brīdī, kad viņa saplīst, dzirdu tikai tādu skaņu un pa lielam neko baigi nejūti. Bet pēc tam ir diezgan sāpīgi. Kādu brīdi pēc operācijas ir diezgan sāpīgi. Un pēc operācijas kādu brīdi arī, kad tu atsāc kaut ko darīt, tev galvā visu laiku ir iekšā tā doma, lai neizdarītu kādu asāku kustību. Tas arī savā ziņā var traucēt pēc tam basketbolam, jo tu nedrīkst baidīties, nedrīkst domāt par tādām lietām. Tā kaut kā. Daniel, kā tev ar traumām? Tev ir bijušas kaut kādas traumas? Bija vairākas traumas, jo vienmēr spēlēju basketbolu agresīvi. Viena no pēdējām traumām, kuras dēļ es beidzu savu karjeru, bija ar celi kaut kādas problēmas. 2 gadus ārstē, pie fizioterapeita gāju, visās tur rentgenas un tā tālāk. Un nesanāca izārstēt. Un es sapratu, ka profesionālā līmenī es ar tādām sāpēm nevarēšu spēlēt. Amatieru līgā, jā. Tad, zināmā mērā, trauma arī varētu teikt, pielika punktu tavai profesionālajai karjerai iespējamai. Vai bija vēl kaut kas? Palielam viņa lika aizdomāties, vai es tikšu kaut kur augstāk nekā jaunatnes basketbols vai Latvijas basketbols. Kaut kur Amerikā varbūt Eirolīgā. Basketbola komanda. Cik vienkārši ir uztaisīt basketbola komandu? Tas diezgan vienkārši. Jā. Diezgan vienkārši. Galvenais, lai džeki, kas samatās naudiņu, un tad jau var uztaisīt basketbola komandu. Super. Pirmkārt, jāatrod ir Vervo, kurš ir gatavs atbalstīt. Nē, tas vispār ideālajā variantā ir. Mums ir vēl viens cits projekts, kurā es spēlēju. Tur džeki maksā, ieskaitot man arī, gan paši no savas kabatas par dalību, un paši no savas kabatas arī par formām maksā. Tāda iespēja kā amatierim spēlēt basketbolu bez maksas, un to, ka tev nodrošina visu vajadzīgo, lai spēlētu basketbolu, tā jau ir ļoti, ļoti, ļoti liela priekšrocība. Es teikšu tā, un paldies arī par to, Vervo. Paldies, Vervo. Labi, pieņemsim tagad, nauda nav problēma. Ja? Paldies, Vervo. Šīs lietas ir. Ko vēl vajag? Ir viegli savākt komandu, un cik cilvēks vajag pilnā komandā? Principā viss ir atkarīgs no tās attieksmes. Īstenībā tas varētu būt savā ziņā arī šitās sezonas stāsts, kādēļ mums šajā sezonā tik ļoti labi neveicās. Jo pirms 2 sezonām mēs bijām uz tāda hypa 3. vietu izcīnījām izaicinājumu kausā. Nākamā sezona bija ok, varēja būt labāk, playoffos izkritām ārā. Un mēs turējāmies pie viena un tā paša sastāvā. Šitajā sezonā mēs pieteicāmies izaicinājumu kausam, kas ir 2. augstākā līga, Olībet entuziastu līgā. Respektīvi ir 6., 5., 4., 3. Tad ir izaicinājuma kausa un pats spēcīgākā ir ekstra līga, kur principā spēlē spēlētāji ļoti daudz, kas ir savi komandu līderi arī LBL 2 komandās, LBO 3 komandās, džeki, kas tiešām regulāri spēlē basīti. Un komandu trūkuma skaita dēļ tās 2 līgas beigās samiksēja kopā izaicinājumu kausu ar ekstra līgu.
mēs ar savējo sastāvu bijām domājuši, ka mēs varētu konkurēt tajā izaicinājuma kausā, bet par ekstra līgu mēs vēl pagaidām nebijām sapņojuši. Un tad jau tālāk ieslēdzās kaut kāda attieksme. Mums ir tas komandas kodols, par kuriem es nevienu brīdi nešaubos. Ja viņi neieradīsies, viņiem tiešām būs kaut kāds attaisnojošs iemesls. Un ir džeki, kas ņemot vērā, ka viņiem nav nekāda atbildība par to, viņiem viss ir nodrošināts, forma viņiem iedod, dalību apmaksā. Viņi domā, laikam, savā galvā, ka viss ir forši. Es ieradīšos, kad man būs laiks, vai varbūt tās, ja man nebūs galīgi ko darīt, es ieradīšos uz spēli. Un mums daži tādi džeki komandā bija. Līdz ar to mēs uz spēlēm, kuras mums varbūt tās vajadzēja uzvarēt, vai vismaz nospēlēt krietni tuvāku rezultātu. Beigās mēs pamatīgu pērienu dabūjām, jo mēs atnākam uz spēli 5 cilvēki, 6 cilvēki. Pienāk kaut kādas 2. ceturtdaļas beigas, 3. ceturtdaļas sākums, un vienkārši vairs nav fizuhas iekšā. Mēs saprotam, ka it kā tie džeki, ko mēs varam kosties, līdzīga komanda, viņi ir atnākuši uz spēli 10-11 cilvēki. Jā. Līdz ar to viņi var regulāri mainīties un vienkārši paņem noskrien mūs. Un tādēļ tā komandas komplektācija beigās jautāja man iepriekš, cik vajadzīgi spēlētāji komandā. Ja ir tādi uzticami spēlētāji, uzticami džeki, es teiktu, ka pilnībā pietiek ar tiem 12, ko var pieteikt spēlē. Mums šogad sastāvam izgāja cauri 21 cilvēks. 21 cilvēks, tas ir krietni par daudz. Tādēļ mums arī ar formām kaut kādā brīdī jau radās jau problēmas. Mēs tur nevarējām sameklēt tik daudz formas, jo viens tur ādažos, viens vēl citā pusē kaut kur tur meklē. Tā kā tas var būt dažādi. Ar 12 var pilnībā pietikt atbildot konkrēti. Labi, 12 cilvēki tagad ir atrasti, jā, forši, kas tālāk. Vajag kaut kādu, vai kur spēlēt, kur trenēties pareizi? Teikšu godīgi. Kā ar šo? Nē, jo par treniņiem ir tā, ka principā nav iespējams noorganizēt treniņu, jo mums džeki ir, kas viņiem saldu, piemēram, ir spēles un treniņi, un ir citi, kas spēlē vēl kādās citās pieņemsim, reģionālajā vai tur tajā pašā LBL2 spēlē, un dabūt tos visus cilvēkus kopā uz to vienu kaut vai to vienu treniņu dienu nedēļā ir pilnīgi neiespējami. Tāpēc tā galvenā doma ir tāda, ka ir jāsaprot vienkārši basketbols un jānāk uz spēlēm. Tad apmēram sanāk, ka jūs tāda šāda valsts vienības izlase, ja tur spēlēt katrs savā klubā un tad uz spēlēm sabraucat kopā. Tieši tā, jā, tieši tā arī beigās sanāk. Jā. Skaidrs. Labi. Kā ir ar... Labi, tu esi kapteinis. Treneris ir vajadzīgs, lai taisītu komandu, vai var arī principā amatieru līmenī iztikt bez trenera? Iztikt var, bet vienmēr ir labāk, ja ir kāds, kas ir no malas, kas pavēro to, kas notiekās laukumā, un kaut kādas korekcijas var veikt. Skatoties no malas, kurš tur vairāk ir noguris vai kurš tur tajā dienā īsti nevēlās spēlēt. Līdz galam redzēt, ka sačko tur vajag cilvēku. Mums arī principā visās spēlēs šo sezonu bija vairāk vai mazāk. Bija Elvijs vai ne pārsvarā. Elvijs bija satraumējies, bet viņš nāca mums visu laiku uz spēlēm. Regulēja visas tās spēlētāju maiņas, jo bez trenera tādā ziņā ir grūti. Viņš arī pateica tur pāris vārdus. Tā kā tur deguni nošļukuši ir, lai mēs saņemamies. Tā kā jā. Treneris mums bija, varētu teikt. Tas palīdz, ka kāds pasaka, saņematies? Viņš savādāk to pasaka. Viņš pasaka to tā, ka es neteikšu, kādiem vārdiem viņš to pasaka, bet mēs visi saprotam, ka tas nav nekas slikts domāts, ka tā ir motivācija. Jo nevar arī visu laiku tur glaudīt pa spalvu, kad nākamreiz tev tur sanāks, būs viss labi, viss tur jāapsaka kādu skarbāku vārdu. Neviens jau arī neapvainojās, pēc tam visi kopā, kā saka, iedzer alu un viss kārtībā, viss aizmirstās. Ko, Daniel, kā tas ir? Kā tu izjūti to spēli un kopumā procesu? Kas tev visvairāk motivē? Spēlējot Vervo basketbolā? Jā, precīzi. Kas motivē? Uzvarēt. Azarts. Griba būt labākajam. Gan kā individuāli, gan kā komanda. Tas, man liekas, ir pamata lieta man.
kāpēc es spēlēju basketbolu. Un kā tev, piemēram, ir ar tev vairāk tā kā palīdz vai motivē tas, ka kāds saka, tur, forši, Daniela, nākamreiz būs labāk, vai, ja tev pasaka kādu stiprāku vārdu un pasaka, klausies, tu vienkārši te Gan stingri. pī. Nē, lielākoties, protams, sportā tas viss ar rupjiem vārdiem, rupjā formā tiek teikts, bet dažreiz arī, kā teikt, mīkstiem vārdiem var kaut ko paskaidrot, bet es saprotu gan tā. Okay. Galvenais doma. Galvenais ir pareizā doma. Skaidrs, jā, un kāda tad ir Vervo basketbola komandai nākotnes plāni, kur jūs tēmējat, cik augstu? Pagaidām ir jāsaprot, kādi ir tie spēlētāji. Es negribu vēlreiz apdedzināties tā kā šajā sezonā. Un jāsaprot, kādi ir tie spēlētāji, kas tiešām būs gatavi vismaz uz 80% no sezonas spēlēm ierasties. Ja, protams, nav attaisnojuši iemesls trauma kāda vai kaut kas cits. Un tad, kur mēs ar to komandas kodolu mēs varam spēlēt. Jo izvirzīt mērķus jau mēs visaugstākos varam teikt, ka mēs ekstralīgu tūlītās uzvarēsim, bet tas nav realistiski. Un tur jākonsultējās arī ar komandas biedriem, ko viņi paši domā. Es pagaidām domāju, ka nekur zemāk par izaicinājumu kausu mums nevajadzētu spēlēt. Varbūt tās 3. līgā varētu vēl mēģināt vēl vienreiz uzvarēt, jo vienreiz jau viņi ir uzvarēti, varētu mēģināt vēl, bet līmenis raudzes arī vienīgais tajā 3. līgā. Jāskatās, ir tiešām kādu var dabūt, kādam līmenim tos spēlētājus mēs varam dabūt. Mhm. Un, Daniela, es saprotu, ka tu šobrīd no Vervo darbiniekiem esi vienīgais, kas spēlē Vervo basketbola komandā. Pareizi? Jā. Varbūt kāds no taviem kolēģiem tagad skatās arī šo te un klausās un tomēr domā, var pievienoties, palīdzēt, jā? Un tā kā komandai. Ko tu teiktu? Es domāju, ja kāds gribētu spēlēt, jau būtu komandā. Jau būtu komandā, bet labi. Mēs jau varam kā profesionālai komandai jau farmu klubu sākt veidot. Jā. Otro komandu, no kurienes labākie tiek uz pirmo komandu spēlēt. Vai ne 2 komandas? Jā, jūs saprotat, ka hokejā, Vervo hokeja komandai jau ir 2 komandas, kuras spēlē. Tā kā varbūt šeit ir arī iespēja izaugt, vai ne? Bet tieši tā, ko bet tu esi aicinājis kādus no saviem kolēģiem arī pievienoties, teikt, hei, tur, forši tu arī tur rekurēs pietiekoši garš, tur bumbu var noturēt, nāc spēlēt? Īstenībā, nē. Varbūt tā simboliski esmu kaut ko teicis, bet tas ir loģiski. Ja viņi gribētu, viņi jau būtu spēlējuši, pajautājuši Vervo priekšniekam, vai viņam būtu piedāvāts. Es domāju, ka katram bija piedāvāts. Okay, bet dāmas un kungi, ja kādam gadījumā nav piedāvāts, jā, tad šī ir fantastiska iespēja to izdarīt. Un noteikti, jā, Vervo kolēģiem ir iespēja atbalstīt Danielu un pievienoties. Ir kaut kādi priekšnosacījumi, kam ir jābūt? Es nezinu, vismaz 2 metrus garām, vismaz UTT. Tādā ziņā. Tādā ziņā varbūt tas, ka nav nekāda priekšnosacījuma. Vienkārši ir katram jāsaprot apmēram tas līmenis, kur viņš atrodas. Protams, ka mēs varam cilvēku paņemt uz spēlēm, bet ja viņš neatbildīs tam konkrētajam līmenim, viņš brauks speciāli savā brīvdienā, sēdēt uz beņķa, teiksim tā, es domāju, ka viņam tas neīpaši beigās pašam patiks, jo neviens amatieru basketbolā negrib atbraukt un uzspēlēt 2 minūtes, jo vienkārši vairāk tevi nevar palaist uz laukumu, jo tas tāds sūdzes taisīt uz tā laukumu. Bet ja es esmu, piemēram, 2 metrus garš? 2 metri daudz, mums ir daudz džeki, kas ir 2 metri gari, jā, bet tur ir... Tur, kā saka, ar mazāku augumu var to 2-metrīgo nolikt pie vietas ātri, ja viņš nav prasmīgs, pietiekami vai spēcīgs. Bet viena no lietām tās prasmes jau arī tā kā tiek apgūtas procesā pareizi. Tad, ja es tā kā varbūt māku mazliet, tad iespējams, ka spēlējot, tas visticamāk arī progresēja, vai ne? Cerams? Vai kā? Diez vai pēc
ja mēs runājam par cilvēku, kuram ir kaut kādi 25, 35 gadi, viņš neiemācīsies vairāk. Viņš varbūt tās kaut kādas lietas apgūs, viņš varbūt tās to bumbu bišķīt labāk sākas driblēt, bet tās visas lietas sporta skolā iemācās. Tās visas lietas iemācās sporta skolā un pat ir redzams, kurš varbūt fiziski attīstīts džeks un visu mūžu savā pagalmā spēlējis ārā basi. Viņu uzreiz var basketbolists uz neapbruņotu aci pateikt to, ka viņš nekad nav spēlējis sporta skolā, jo ir kaut kādas lietas, ko viņš vienkārši nesaprot elementārs. Tātad ne tikai augums, ne tikai kaut kādas fiziskās dotības, bet arī tehnika, vai ne, ir svarīgi? Daudz ļoti, pat ne tehnika, daudz kas domāšanas ziņā, kā tu pieņem lēmumus uz laukuma. Galvenais ir tā lēmuma pieņemšana. Tur var būt arī mazāk atletisks, mazāk ātrs. Tā kā lēmuma pieņemšana ir ļoti svarīga. Lēmuma pieņemšana ir ļoti svarīga. Arī loģistikā, vai ne, Daniela? Jā, dažreiz novēlots kaut kāds lēmums var visu loģistikas ķēdi aizturēt. Tāpat kā visu basketbolu spēli. Var pakāst vienkārši. Uz beņķa nosēdīsies. Aha, tur kāds vai nosēdinās, kāds tev pareizāk sakot. Skaidrs, labi. Nu tad par plāniem tad attiecīgi jānovēl viss tas labākais, ja? Visi augstākie iespējamie mērķi, lai piepildās un pat varbūt ar uzviju noteikti. Bet varbūt sarunas noslēgumā, kas varbūt ir tas, ko jūs gribat vēl pateikt? Varbūt kaut kas, ko jūs paši arī nākot uz šo podkāstu domājat, šis ir obligāti jāpasaka, vai es gribētu pateikt šo, tad droši šī ir iespēja. Jā, padomā. Daņika, mums tu nosākam. Kaut kas galvā. Gribētu pateikt paldies vecākiem, paldies treneriem, paldies Vervo priekšniekam par doto iespēju. Kā vēl? Vervo īstenībā, godīgi Vervo kā uzņēmumu, gribētu pateikt arī paldies, jo pa lielam no A līdz Z visu iemācīja, kā strādā loģistikā, un 90% zināšanas ir no prakses, no Vervo, no pieredzes, un 10% universitāte teorija. Nu, ko, šis gadreiz tā kā Oskara pasniegšanas ceremonijā, vai ne? Praktiski. Paldies. Bet jā, forši prieks dzirdēt. Es saprotu, basketbolu tu jau tā kā mācēji, vai ne? Bet loģistika bija tā, ko tu Jā, loģistika bija kaut kas jauns. Daņiks man arī iekustināja bišķīt īstenībā, jā. Paldies Mārim īstenībā liels par to, ka arī tajā sezonās, kad mums ir diezgan švaki gājis, kad, teiksim tā, to atbalstu viņš nav beidzis mums sniegt. Tas ir baigi forši. Un, jā, par nākamajām sezonām un vispārībā es tam savam komandas kodolam, kas mēs esam, tagad arī Daņiks noteikti mūsu komandas kodolā. Es domāju, ar viņa attieksmi viņš nāk uz spēlēm, tur viss ir kārtībā. Noteikti saviem komandas biedriem gribu pateikt paldies Andrim Klešam, Edgaram Bogdanovam, Elvijam Ozoliņam, Jānim Dumburam, Artūram Kramiņam, Kristapam Eidam. Es drausmīgi ceru, ka es nevienu no džekiem neaizmirsu, bet tie, kas mēs esam, tas ilgstošais jau tas sastāvs. Tā kā es ceru, ka ilgi gadi daudz uzvaras mums nāks vēl tikai tā kā jā. Ceru arī, ka Māris neuzmetīs mums. Nu, ko, skaidrs ir viens, Vervo basketbola komandai vislabākais vēl priekšā. Es domāju, ka mums jau katram kaut kādā ziņā dzīvē vislabākais vēl priekšā, lai tā noteikti ir. Liels paldies jums par sarunu, ne tikai par loģistiku, mēs parunājam arī diezgan daudz par basketbolu un amatieru basketbolu, kā to visu darīt un kādēļ. Dāmas un kungi, šis ir Vervo sarunu cikls Loģistikas filtra. Turpiniet sekot, nākamās epizodes jau būs pavisam drīzumā, un tad jau redzēsim, ko interesantu atkal mēs varēsim uzzināt, ar kādiem interesantiem cilvēkiem mēs varēsim parunāt par tām loģistikas pusēm, varbūt, kuras paliek aizkadrā. Tā kā paldies jums, ka skatījāties, klausījāties, vislabāk!